Būs labprāt parādīt. Varbūt varētu aiziet pakaļ atslēgām. Vai? Man ir būs šodien arī busu šitā te sajūta. No mājām ik pa laikam papildināt viņu. Jā, ja viņš ir ar Wi-Fi vispār. Jā, ja viņš ir tev savienots. Mājas internetu. Mierīgi. Nu šeit es priekšā negribu sēdēt, jo te ir galvenais partī mūds. Šeit jau viss ballīt notiek aizmugurē. Multivaniem tā galdiņa darbība tā diezgan interesanti ir vispār poga. Un mēs izspiežam, tad viņš uzceļās. Un tad mums attiecīgi ir šī mums uznāk augšā, un tad mēs viņš ir pagriežam. Un viss. Bet, glāzīšu turētāji, nu, teiksim tā, apstājies ceļa malā, krēsls, kurā tu sēdi, vispār griežās 360 grādos. Jā, tas man patīk, ka tur visi tie arī var apgriezt. Jā, nu, te var pielāgoties, un krēsls arī var nolaist arī uz, izklāt gultu. Jā. Var piestāt malā, pagulēt kaut kur. Nu, tā ir tā galvenā multivana īpatnība. Nu, pieprasīts modelis Latvijas tirgu. Vispār busi pēc pieredzes, viņa tirdzniecība ir vienmēr bijusi laba. Viņas gan atkal varbūt nav tik vienkārši arī ievest no ārvalstīm, jo tā teikt, tur cenas viņiem varbūt ir bišķi novērtētāk nekā pie mums. Bet, kas novērtē mūsu klimatā nebraukušu busiņu, un ir kas novērtēt. Godīgi sakot, ja ikdienā pabrauc, īstenībā ir forši. Cilvēkam varētu likties, ka baigi lielā mašīna ir grūti. Tieši īstenībā tā augstā sēdēšana tev pat ir vēl tad, kad tu pierodi, pat, teiksim tā, noparkoties kaut kur šaurumā pat vēl vienkāršāk liekas. Tu visu no augšas redzi. Jā, nu arī. Iekāpšana iekšā ir šausmīgi ērta. Man tā liekas, kas ir busam vēl forši, tev nav jāvelk tas trelis. Tev tas trelis tāpat maksā 5-10 tūkstoši. Tu plus un nekur nevari tā normāli ieparkoties. Tev visdrīzāk tev visas kameras visu rāda. Jā. Tu smuki ieparkojies, kā tu saki, noguldi beņķus, izgulies, brauc tālāk.